Ja tev ir vairāk kā 25 gadi, tad šis video ir domāts tev. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc 25 līdz 30 gadu vecuma organisms sāk izstrādāt mazāk hialuronskābi. Tā ir viela, kas atbild par muguras, locītavu, saišu, acu komfortu, sirds klapanu. Sākumā mēs to pavisam nejūtam, bet pakāpeniski stīvums kaklā, mugurā pēc darba dienas, diskomforts ceļgalos pēc sporta vai garākas pastaigas, nogurums acīs pēc ekrānu lietošanas. Daudzi domā, tas ir normāli. Patiesībā tas ir signāls, ka mūsu ķermenim vajag atbalstu un palīdzību. Ja tu esi noskatījies šo video līdz šai vietai, tad tev tas ir svarīgi. Mūsu kompānijā ir produkts Biluron, kas darbojas šajā līmenī. Tas satur hialuronskābes un chondroitīna kompleksu. Tās ir dabīgas vielas, kas palīdz locītavām saglabāt elastību, amortizāciju un kustīgumu. Vienkārši sakot, palīdz ķermeni ieeļot no iekšpuses. Kas pēc tam notiek? Locītavai un mugurām mazāk stīvums, vieglāk kustēties, ātrāk atjaunošanās pēc slodzes. Sēdoša darba gadījumā kakls un mugura jūtas brīvāk, samazinās spriedze. Sportojot, locītavas saņem papildus atbalstu, lai slodze neatstātu sekas nākotnē. Acu komfortam. Hialuronskābe palīdz samazināt sausuma sajūtu. Īpaši, ja daudz laika pavadiet pie ekrāniem, pie telefona vai pie datora. Nostiprina sirdsmuskuli. Kādi jūtams rezultāts? Daudzi to pamana pēc 2–3 nedēļām, citiem vajadzīgas 4 līdz 6 nedēļas. Un tas viss ir normāli. Biluron nav ātrā palīdzība, bet gudrs ieguldījums ķermenī, lai problēmas neveidotos nākotnē. Īpaši svarīgi. Biluron neapslāpē signālus, bet palīdz ķermenim pašam sākt strādāt labāk. Ja tev ir 25, 30 vai 40 gadi un tu gribi kustēties arī pēc 10 un 20 gadiem, tad profilaks ir pats gudrākais lēmums. Ja vēlies uzzināt, vai Bilurons ir piemērots tavā gadījumā, zem video uzraksti locītavas un uzraksti man personīgi WhatsApp. Es palīdzēšu saprast, kā to lietot visefektīgāk un pastāstīšu par aktuālo piedāvājumu pašlaik, kamēr